Vakar esiet sveicināti preses konferencē, kas ir veltīta RTU Rubīna ballei. Šobrīd ar paziņojumu klajā nāks RTU Rubīna balles sabiedrisko attiecību vadītājs Zigismunds Akmentiņš. Labvakar! Jā, labvakar! Esiet sveicināti klātsošie, mēdīji, arī citi interesanti, arī mūsu skatītāji, kas mūs vēros vēlāk ekranos. Vēlos jums ziņot par situāciju, kādā pat labam ir ar Rubīna balli. Balle ir ļoti apmeklēta un biļetes drīz ir beigsies. Rīt viņas vēl būs pieejamas mūsu birojā, taču, ņemot vērā, ka viņas var beigties, mēs esam nolēmuši, ka būs iespēja arī biļetes iegādāties uz vietas, pašā Rubīna ballē, Rīgas biedrības namā. Par cenu politiku var jums teikt tā, ka mēs saglabāsim līdzinājās cenas 5 lati RTU studentiem un 8 lati viesiem. Diemžēl nebūs iespēja iegādāties pārbiļetes. Par balles norisi, ja jūs jau esat vairāk vai mazāk informēti, uzstāsies diezgan labas grupas. Mūziķi arī ir jau satraukti par rītdienas koncertu. Var piebilst to, ka jebkura pārbiļete, ja jūs laicīgi uz viņas uzrakstīsiet savu vārdu uzvārdu un kontaktinformāciju, un pie ieejas, ejot iekšā ballē, iemetīsiet atsevišķā konteinerītī, piedalīsies izlozē par vakariņām 2 personām Smilģu bārā. Kā arī jebkurš balles apmeklētājs tiks aicināts dažādās aktivitātēs, sacensties vai arī pierādīt sev kā labāko un iegūt kādu no mūsu atbalstītāju balviņām, vai arī, ja apmeklēsiet mūsu piparkūku darbnīciņu un aizpildīsiet attiecīgu formu, varēsiet piedalīties lielajā izlozē par ļoti vērtīgām balvām no mūsu atbalstītājiem. Tas arī no manis, no Zigismunda viss. Tiksimies rītā ballē.